Man ļoti jāatvainojās, jā, bet es tikai tagad pamanīju, ka man nav ieslēgts rakstītājs. Nu, labi. Nedaudz priekš atkārtošanās. Tas, ko mēs, ko mēs izveidojām, ir šo te chasing sistēmu. Ja? Tātad chasing eventu, custom events, ja? Tātad, kas paņem mūsu playeru. Tātad mēs vēl pirms tam izveidojām playeru aplikācijas mainīgo, kuru mēs piešķiram kā playeri. Mēs izmantojot funkciju move towards, ja, tātad paņemam pozīcijas no mūsu esošā transforma pozīcijas un playera X pozīcijas, izveidojam masīvu, kur mums vajadzētu atrasties priekšā playerim. Ar šo te move towards un, protams, izveidojot jaunu mainīgo chase speed un delta time sareizinot, mēs aprēķinām jauno pozīciju, kur mums jāatrodās būtu enemy. Un attiecīgi pārbaudam šo te distanci, vai distance ir mazāka par kaut kādu vērtību, šajā gadījumā 1. Ja šī te distance ir mazāka par, ir lielāka par 1, tādā gadījumā mēs vienkārši izpildam kustību un uzliekam animāciju valk. Un attiecīgi, ja šī te vērtība ir mazāka par 1, tad mēs izpildam attack sekvenci. Attack sekvenci mēs vēl neesam uzrakstījuši. Jā, tas ir pa lielam vairāk vai mazāk viss. Vēl viena lieta, ja tātad pie paša playera mēs izveidojām aplikācijas mainīgo playeru, kas ir game object, un start funkcijā nodefinējām viņu kā zis. Ja, tātad, es ceru, ka es visu ļoti ātri tā kā paskaidroju, un cerams, ka tie, kas skatīsies ierakstu, daudz maz sapratīs, par ko ir runa. Ja. Tātad, bet nu, atgriežamies tātad pie šīs te attack sekvences. Ja, tātad, kas tad mums te ir jādara? Principā mums vajadzētu pārbaudīt, vai gadījumā attack jau ir izpildīts. Un, ja attack ir izpildīts, tādā gadījumā mums ir jāpagaida kaut kāds laiks, pirms atkal atkārtot šo te attack sekvenci. Ja? Tātad noteikti mums būs nepieciešams kaut kāds šajā gadījumā grafa mainīgais, ja? Kuru nosauksim par attack time. Time, kas ir float. Float. Pieņemsim, ka tās ir 1,5 sekundi. 1,5 sekundi. Nevis 0,15, bet 1,5. Ja? Varbūt 2, varbūt 1. Man vienkārši animācija ir apmēram 1 sekundi gara, līdz ar to viņai jābūt šim te taimam lielākam nekā animācijai. Tātad šeit mēs darām tā. Pārbaudam, vai šīs te attack time gadījumā nav lielāks par 0. Tātad add node. Tātad greater. Vienkārši greater. Ja, tātad, un ņemam šo te mainīgo attack time. Savienojam. Ja, tātad, un lielāks par 0. Tātad mums ir nepieciešams if, protams. Ja. If. Šeit mēs savienojam šo mēs savienojam ar šo. Tātad, ja attack time ir lielāks par 0, tātad true gadījumā tas, kas mums ir jādara, mums šīs attack time ir jāsamazina un, principā, jāiet ārā no šīs te funkcijas, ja, jo mums nevajag izpildīt tagad to pašu attack animāciju vai sekvenciju. Ja. Tāpēc šeit mēs daram tā, ka te mēs ņemam
subtrakt, ja, subtrakt, mat scalar, ja, tad ņemam šo te pašu mainīgo get variable attack time, un šeit mēs samazinām par time delta time. Ja? Kā jau es teicu, tas time delta time ir laiks starp freimiem, un tātad šis te laiks starp freimiem arī ir lieliski tas, kas mums ir nepieciešams, lai samazinātu laiku pār sekundēm. Tātad, ja mēs izpildam šādu te darbību, attack mīnus delta time, ja, tas nozīmē to, ka, pieņemsim, pēc 1,5 sekundes šis te attack time būs 0. Ja, tātad, vienīgā lieta, ko mums vajadzētu šeit vēl izdarīt, tātad, un vēl set, protams, jā, tātad, un šo te laiku ierakstam mūsu attack time, ja, tātad ar altu izvelkam ārā. Tā, un tas ir tātad true gadījums, ja, un šo te vērtību ierakstam attiecīgi šajā te mainīgajā. Lūk, tādā veidā mums tas notiek. Tātad, ja attack time ir lielāks par 0, true, tādā gadījumā mēs to samazinām. Ja? Un vienīgā lieta, kas mums vēl būtu vajadzīga, šajā gadījumā mums ir jāuzliek valk mainīgais, tātad set boolean, animator set boolean, animator set boolean, un šis te valk ir false, ja, jo mēs vienkārši šeit gaidam, ja, tātad valk ir false. Protams, šeit mums jāizvelk ir objekts body, un jāievelk šinī te zis, jā. Lūk, tādā veidā, ja. Tātad mēs uztaisam animatoru šo te vērtību valk kā false, un tas nozīmē to, ka izpildīsies šī te nosacītā idle animācija, ja. Viņš tā kā gaidīs šo te attack. Nu, un tagad false gadījums. False gadījums, tad, ja mēs tagad izpildam pašu attack. Šeit ir diezgan vienkārši. Tas, kas mums ir jādara, pirmkārt mēs šo te tātad mainīgo grafu attack time, ja, tātad izpildam, paņemam ar set variable attack time, ejam šo te savienojumu, un šeit mēs ierakstam uzreiz jau konkrētu vērtību, šo te pašu 1,5, tātad šeit mēs ņemam float literal, un šeit ierakstam 1,5, ja. Nu, šeit ir tas ir mīnusiņš, ja, kad mums te būs divās vietās jāieraksta vērtība. Protams, var izveidot objekta mainīgo un attiecīgi tad izmantot šo te mainīgo. Bet, nu, būs labi. 1,5, tur nav tik daudzās vietās. Tātad, pirmkārt, mēs izveidojam šo te mainīgo. Otrkārt, mēs izpildam attack sekvenci. Ja? Tātad, ņemam šo te šoreiz jau set trigger. Ja? Tātad, mēs uzsetojam trigger, set trigger. Name, un name ir attack. Ja? Protams, te mums atkal jāizvelk body, viss pēc vecās schēmas, un attiecīgi šeit, protams, mēs savienojam. Ja? Un tīri teorētiski mums tagad vajadzētu izpildīt arī playera damage. Bet mēs šo te player damage funkciju vēl neesam uzrakstījuši, bet tāpēc šobrīd mēs vienkārši uztaisīsim trigger custom event, trigger, kas ir trigger custom event, ja, trigger custom event, nosauksim to par damage, ja, tātad galvenais atcerēties, kā mēs viņu nosaucam, damage.
Teorētiski mums varētu būt vairāki enemy, kuriem ir dažāds damage. Ja? Tāpēc šeit pie šī triggera es iesaku iztaisīt vēl vienu argumentu, ja? Tātad, kas būs pats damage, ja? Cik lielu damage mums nodara konkrēti šeit šis lācis, jo, pieņemsim, mēs varam tur uzlikt kaut kādu, es nezinu, nāpsi, un lācim būs tur damage tur 1, un āpsim būs damage 2, ja. Bet tātad šis te trigger custom events jāizpildās ir uz playeri, tāpēc atkal šeit mēs izmantosim apmainīgo playeri. Player, šeit šo te zis, ja, un mums jānodefinē vērtība arguments, ja, tātad tā ir tā vērtība, kuru mēs nodosim, ja. Viennozīmīgi šī te vērtība būs float literal, ja, float literal, un šeit savienosim, bet te varētu būt diskusijas par to, kāda ir šī te vērtība. Šobrīd iztaisīsim tā, ka šī te float vērtība ir vienkārši 1, ja? Nu, kaut kāda, ja? Un pieņemsim, ka damage playerim būs no 0 līdz 100, ja? Nu, kaut kā tā. Bet vispār, principā, tas, ko es arī parasti iesaku, ja, izmantot damages no 0 līdz 1, ja, arī programmēšanā visbiežāk. Nu, tā ir vieglāk kalkulēt, ja. Patiesībā tā arī darīsim, ja, tāpēc šeit mēs izmantosim nevis vērtību 1, bet 0,1, ja, tātad 0,1. Starp citu, kādu vērtību mēs izmantojām šeit pie damage, kur mums ir damage, lives, te mēs vienkārši 1, ja, tātad mums bija grafa mainīgais lives mēs uzsatapojām, max lives mums cik ir? 3. Jā, players vēl nav nodefinēts, jā, bet tikko izpildīsies funkcija, tātad visi kārtībā. Tātad vēlreiz attack sekvence, tātad, ja mūsu attack times ir lielāks par 0, ejam to samazināt, ja, un uzsetapojam animāciju idle. Savukārt, ja attack ir mazāks par šo te vai vienāds ar 0, tādā gadījumā mēs uzsetapojam atkal attack time lielāku, set triggeri attack, ja, ka viņš izpilda attack animāciju, un attiecīgi izpilda funkciju animāciju, tas ir nevis animācija, bet playera damage. Uzrakstīsim arī šobrīd playera damage funkciju, lai mums tā būtu. Iespējams, šobrīd atstāsim viņu tukšu, tāpēc pārēsim uz player, edit grab. Es ceru, ka mēs vēl neesam tādu funkciju uzrakstījuši. Gizmo, ir attack, jā, un principā mums vajag uztaisīt custom event, kas ir savukārt damage. Tātad, un kā mēs atceramies, mums ir viens arguments, ja? Tātad, kuru mums te samazinās. Šobrīd, kā jau es teicu, ja, šobrīd mums nav vēl te ne dzīvības nekas, es viņu arī atstāšu tukšu, lai vienkārši pēc tam uzrakstītu attiecīgi šo te attack, šo te damage funkciju, ja, tātad mums ir jāizdomā, kādu mēs damage sistēmu izmantosim un tā tālāk, ja. Ok, pārbaudīsim, kas tagad te notiek, ja, ok, tātad lācis mums iet, lācis staigā pa savu patrolu maršrutu, tātad cik tālu viņš te mums iet, šitik tālu, tātad apmēram līdz tejienei mums ir jānonāk, ja. Ok, tā. Nu re, kur ir spēr, lācis spēr. Un, ja mēs tagad aizmūkam, jā, viss atgriežās animācija savā vietā.
Jā, un spēr. Tā kā visi kārtībā, viss nostrādā tā kā vajag. Protams, ka šobrīd nav nekāda playera damage uztaisīts, jā, bet ienaidnieka animācijas un šis te attack sekvence, ja, tātad viss ir izpildās korekti. Tātad taisīsim mešanu, ja, jo es kaut kā gribu to mešanu uztaisīt. Tātad vispirms mums ir jāatrod enemy. Okay, tātad es gribu izmantot ērgli, jūs varat izmantot, protams, ko jūs gribat. Tas, ko mums vajadzētu, jā, tātad uztaisīt līdzīgu sistēmu kā šim te enemy. Ja, tā tad uztaisam tāpatās tukšu empty game object, nosauksim to par enemy, nu, lai iet fly, ja, nu, fly. Tātad enemy fly. Varbūt var arī kaut kā savādāk nosaukt, ja. Tātad enemy fly. Tātad, un apakšā zem viņa mums vajadzētu tātad šo te ērgļa lidošanu, ja, tātad man liekas, ka ja mēs izmantojam šos te divus kadrus, jā, šī būtu lidošana, ja. Tātad paņemsim, es ievilkšu vienkārši šo te enemy fly zem viņa, atkal nosaukšu pēc iepriekšējiem visiem mūsu standartiem šo te par body, ja, tātad body. Tā, kur mums atrodas enemy fly, kur viņš ir, tā. Tātad redz, kur mums ir tas enemy. Protams, salīdzinoši uz tā fona mums šo te body ir jātaisa lielāku. Kaut kā šādi, ja? Tātad, un atkal principā uzreiz uztaisīsim animatoru, ja? Tāpēc, ka mēs jau apmēram, mums jau tā sistēma zināma, tātad tas, ko mums principā vajag šo te lidošanas animāciju, un nu, šeit ir tas attack, ja, kaut kāds uztaisīts, bet mēs viņu ok, tātad jā, te nav tāds vienkārši fly, te ir kaut kāds tas dive attack, hurt, tas ir tad, kad viņš ir ievainots. Nav te tiešām nekas, ja? Nu, nav. Nu, ok, labi. Tātad mums ir, paņemsim šo te pašu jau esošo, tātad eagle, nevis hurt, bet eagle animation, ja, tātad eagle animation. Uz body, protams, liekam virsū mūsu animatoru, ja, tātad kā komponenti, un kā kontrolieri izmantojam šo te eagle animation, nevis animation, eagle attack 1, ja, tātad eagle attack 1 animatorā, šeit ir, protams, tikai un vienīgi šī te eagle animācija, un nu, tātad te mēs redzam, jā, ka tātad viņš kaut kā lidinās, varbūt bišķi samazināšu uz 10 šo te sample rate. Nu jā, šitā te būs ļoti labi. Tātad, te ir viss ir skaidrs, jā. Tātad nākamā lieta, kas mums ir vajadzīga, patiesībā mēs pat varam netaisīt nekādu speciālu animāciju, mums vajadzīgs būs kaut kāds akmenis, ja, tātad akmenis, ko viņš kaut kur met, ja, tātad paskatīsimies te propos, vai ir kaut kāds akmenis, šeit ir tāds, tas tāds, gribētos kādu apaļu, bet izskatās pēc apaļa nav. Tā tilesetos kaut kas ir. Nu jā, tur arī nekas nav. Nu,
nu, labi, lai iet šis te rock tāds pats, ja, tad es te viņu ievilku, tātad pozīcijas pa nulēm, ja, uztaisam akmens. Kā būtu? uh, es tā vienkārši eksperimentēju. Uh, šādi akmeni uztaisīt. Varbūt tā arī jāizdara. Tad, tas ir tīri tikai tā, tad šis te būs tā tad bullet. Nu, tas nav īsti bullet, bet nu, kaut kāds bullet, jā, tā tad, un zem bullet man ir abi šie te roki. Es domāju, ka būs baiglabais akmens, jā. Viņš tā tad metīs tā kaut kur. Kā, ja es vēl šitā samainu? Nē. Ok. Tā tad šis te rock, tas ir tas, kas, šis te bullet ir tas, ko mēs metīsim, ja. Tā tad pagaidām noliekam, ja, kaut kur viņu šeit pie kājām un vienkārši noslēpjam, ja. Tā tad izņemam inspektorā ārā, ja, tā tad un to. Es uztaisīju šos te divus, jūs varat droši atstāt vienu animāciju, ja, var izmantot kaut ko, nevis vienu animāciju, bet kaut ko te animācijas īsti nav vajadzīgas, ja, nu, respektīvi varat paņemt vienalga kādu kaut ko, vai arī vispār pat izmantot tīri tikai kaut kādu aplīti vai kvadrātu, ja, vai uzzīmēt, vai paprasīt AI. Starp citu, mēs varam paprasīt AI. Starp citu, jā. Nedaudz atkāpšos no tēmas. Ja? Tātad es neatceros, es stāstīju vai nestāstīju par AI izmantošanu, ja? Bet vispār principā. Protams, šis te Midjourney ir par maksu, bet es viņu ļoti daudz izmantoju visādās savās spēlēs, ja, prototipos, pareizāk sakot, un arī tieši kā references, ja, respektīvi reti, kad es izmantoju tieši konkrēti, ko mums tur uzzīmē viņš, bet nu, tieši tā kā kaut kādas references ir ļoti forši viņas izmantot. Kā jau es teicu, Midjourney ir pa maksu. Es vēl diezgan bieži izmantoju tādu šo te Confi UI, ja, kas ir tā kā pamēģināsim tātad pixel art, kas ir arī vizuālā programmēšana tikai priekš UI, ja? Tātad viņiem te ir arī tieši tādi paši visādi tur pixel art, komats, rock 2D, sprite sheet, nu, ko viņš mums te izdos, vai izdos kaut kādu interesantu lietu. Nu, kaut ko viņš mums te ne to rock, ierakstīsim vēl stone. Jā, kā jau es teicu, jā, AI, ka tas, ko es gribēju pateikt, jā, nu, te viņš visu laiku ģenerē man kaut kādas bildītes, jā, tas, man liekas, ir saistīts ar ielādēto modeli. Jā, nu,
kaut ko ir mēģinājis iztaisīt. Jā. Nav ne tuvu, bet tur ir, protams, bišķiņ jāpastrādā. Ja? Ar AI visi saka, ka tūlītās te mums viņš visu tur māksliniekiem darbu atņems un tā tālāk. Tas ir absolūtās muļķības. Ja? Kaut kādas lietas, protams, ka tiem pašiem māksliniekiem viņš atvieglos, ja, bet darbs tur vēl ir daudz, un vēl vairākus gadus tur vēl būs kur iet un iet. Jā, protams, ir visādas interesantas lietas, visādas animācijas taisa, video taisa, ir pat 3D modeļu mēģinājumi, pagaidām ļoti, ļoti neveiksmīgi, bet ir tā tad ir vis kaut kādas lietas ir, bet vēl ļoti diezgan tālu tam visam iet. Jā, reku, te es arī mēģināju saracīt, jā, kā ir Midjourneyiem, ja. Pieņemsim, ja es paprasīšu Midjourneyiem sprite sheet with stones and rock. Nē, vienkārši stones un rock, grass, wood, rocks man jau ir. Ok. Šādi, ja. Paskatīsimies, ko viņš uzģenerēs ātri. Kā jau es teicu, tā ir neliela novirzīšanās no tēmas, bet tā kā es pats esmu diezgan liels tāds AI entuziasts, tad man vajadzēja to pieminēt, jā, un tā tad es noteikti iesaku paspēlēties no sākuma ar bezmaksas, tur visādiem Microsoft, Google, visiem šiem te. Jā, bet, kā redzams, jā, tas lielākais mīnus, protams, kas ir šiem te, tad mēs te redzam, tas ir U3, jā. Šiem te ir tas, ka viņam nav noņemts backgrounds, bet, vienalga, ja, tātad, ja es, pieņemsim, paņemu šādu te bildi, tas ir tā variants, kādā veidā es to daru parasti, ja, tātad atveru kaut kādu image editoru, manā gadījumā es izmantoju ļoti novecojušu Firefox versiju, es neesmu iemācījies šo te, kā viņu sauc, Photoshopu, bet normāli ir izmantoties tātad šo te Photoshopu, bišķi, tā, lūk, es būšu ielicis kaut kādas tātad šo te backgroundu, ja. Ne viss te ir izmantojams, bet, tomēr tātad paņemšu, saglabāšu tātad mūsu spēlē, tātad, kur mums ir testa, eka diena, ja, tātad assets un sprites, ja, tātad, un šeit būs sprite sheet rocks, ja, tātad rocks. Te pie reizes arī pademonstrēju, tātad, kādā veidā mēs varam ielikt savu animāciju, savus bildes, ja, tātad, kā redzams, ja mēs izmantojam kaut kādu šo te editoru, ja, noņemam, galvenais ir noņemt šo te backgroundu un uzzīmēt kaut ko skaistu, ko jūs tā kā gribat, ja. Šeit ir vairāk imidži, tikpat labi varbūt viens imidž tikai uzzīmēts, ja. Tas kā lai to saka, nav tik ļoti būtiski, bet, tā tad jūs zīmējat, ja, kaut kādā Photoshopā, es nezinu, kas vēl tur ir krita, kaut vai Paintā, ja, kaut vai arī Paintā var uzzīmēt, ja, un, teiksim, attiecīgi saglabāt. Es saglabāju tātad to kaut kādā folderī, kur ir sprites folderītī, kur ir mans stones, ja, bet šobrīd ir tā, ka tas ir tā kā viens vesels sprites, ja,
tātad, ja es viņu ievelku iekšā, viņš man arī tātad ieliekās, ja pa šiem te visiem. Uh, Tā kā mainīt playeru izskatu uz kādu laiku, 5 sekundes, un iedot viņam iespēju uz to laiku tikai pieņemsim. Un to var darīt ar animāciju. Tas ir tā kā vienkāršākais veids. Kā tad mēs varam sadalīt šo spreadsheetu pa atsevišķiem gabaliņiem? Un šeit ir tā, ka tad, kad mēs iezīmējam mūsu šo spreadsheetu, tad mums viņam ir inspektorā kaut kādas šīs īpašības, un mums te dažas īpašības vajadzētu pamainīt. Pirmā īpašība, te mesh type, es tomēr iesaku vienmēr izmantot šo full rect. Tight izmantot praktiski ļoti retos gadījumos, ja tur tas ir tā kā viņš tā kā samazina, bet tur tad ir jābūt 100% pārliecinātam, ka jūs varat tur samazināt to attēla izmērus, ja tā teikt. Tāpēc es vieglāk ir izmantot full rect, tur tik liels ieguvumi nav. Otrs ir, šos te... Tā, kur mums ir tātad wrap mode, filter mode, no filter, jā, tātad mēs neliekam filtrāciju, jā, tātad vispār nekādu, jā. Compression, compression none, jā, tātad neliekam nekādu kompresiju, jā, tad tās ir lietas, ko gribētu izmainīt. Tātad... Un vēl visbeidzot, ja tā kā mums šeit ir vairāki šie spraitiņi vienā, ja šo te single mēs nomainām uz multiple. Ja, ja mums ir vairāki faili, tad šeit multiple, ja viens fails, tad atstājam uz single. Šo te pixels per units, ok, tur ir atkarīgs no tās grafikas, bet arī īpaši nav jēgas mainīt. Jā, par to vēl var tur pastrīdēties. Tas ir tā kā sava veida scales. Jā, tā kā, ja šeit izmaina citu, tad tas scales ir lielāks. Jā. Full rect, ko mums noteikti jānomaina. Tālāk ir... šo te filter modu, ja, kad mēs neliekam šo te filtrēšanu. Wrap mode dažreiz ir vajadzīga, ja, bet pārsvarā ir šīs te klamp. Te var būt arī tas repeat, ja, tāpēc, ka it sevišķi, pieņemsim tādiem spraitiem, kur mēs gribam, tā kā, lai atkārtojās, tad tur vajag šo te repeat. Un šo te kompresiju noņemam nost, lai mums nav kvalitātes izmaiņas. Nospiežam apply, un tālāk mēs spiežam, šeit ir tāda podziņa sprite editors, ja, mums atvarās lūk šāds te sprite editors. Ja. Ja jums ir kaut kāds standarta sprite sheets, ja, tad visbiežāk viņam ir kaut kādi attālumi un tam līdzīgi. Šeit nospiežot šo te podziņu slice, mēs varam pieņemsim šeit šobrīd izvēlēties automātiski, ja, un viņš automātiski, redziet, uztaisa apkārt šiem te elementiem šos te, tā teikt, borderus, ja, nevis borderus, bet pašus spraitu, citur slikti notīrīja. Paskatīšos, vai es nevaru patīrīt vēl. Uztaisīšu šādi. Tā, uztaisīšu šo vēl lielāku. Nē, tas jau ir pa daudz. Šādi. Es saprotu, es ķeru blusas, jā, tā tad aizvērš ciet discard, jā, lai viņš tā, un vēlreiz atver sprite editoru. Jā, bišķi smukāk, bet tāpatās tur ir baltie. Labi, štruns. Tātad, kā jau es teicu, automātiski mēs varam sadalīt, jā, bet te var arī, ja jums, pieņemsim, ir zināmi sprite izmēri, tad attiecīgi mēs varam pēc sprite izmēriem vai pēc
kolonnām un tā tālāk, ja, bet šoreiz man pilnīgi pietiks ar šo te automātisko, ja, tātad, un nospiežam šo te apply, un attiecīgi mēs redzam, ja, ka tagad man visi šie te spraiti ir pieejami, ja. Patiesībā es tagad varu arī šo te savu roku izveidot, to izdzēst ārā, tātad bullet man paliek šī pašā pozīcijā un paņemšu šo te roku, jā. Te, protams, man ir jāuzliek visi pa nulēm, attiecīgi bišķiņ pamainīšu scale, tā, bullet, kaut kur 0,6 varbūt, ja. Nu tā aptuveni, ja. Jā, nu es ceru, ka jūs saprotiet, ja, ka šīs te viss bija vairāk tāds tā kā nu, vienkārši ieskats spraitu veidošanā, spraitu tādā izmantošanā, ja jūs gribat uzzīmēt savu spraitu un attiecīgi izmantot spēlēs, ja. Arī bišķiņ, ja, tātad šīs te ieskats AI, ko tad AI mums var palīdzēt vai pamainīt, kā redzams vispār principā, nu, viņš diezgan viegli mums uztaisīja, ja, šos te rokus un bez diezgan ātri tikām galā, ja mākslinieks būtu sēdējis šos te akmeņus zīmējis, tur, es nezinu, nedēļām ilgi, ja, tā kā noteikti iesaku pievērsties šajā pasaulē AI, papētīt, ja, kā jums konkrēti viņš var palīdzēt. Ja. Vienīgais tagad te palicis ir tā, ka es šeit gribu šo te ordering layer palielināt kaut kādu 100, lai viņš man ir virs ērgļa, un viņš arī būs virs player. Tā, ok. Viss, atgriežamies pie mešanas sekvences. Ja. Tātad pie mešanas sekvences. Tātad tā ieraksts rakstās, viss kārtībā, enemy fly mums ir, un tagad mums vajadzēs iztaisīt principā to, ka viņš met šo te bulletu. Bulletam jāuztaisa dažas lietiņas tomēr vēl. Izdarīsim tā, ka mūsu šis te akmens, viņam ir fizika, ja, tāpēc šeit mēs pieliksim add rigid body 2D. Tātad viņam ir fizika. Masu uztaisīsim kaut kādu, nezinu, 5, nu, tā. Principā mums vajadzētu lapsēnam palielināt to masu, bet, nu, ok, lai viņi ir, jo lapsēnam šobrīd mums, man liekas, playerim masa ir 1, uzliksim, tad viņš lekšanu nevarēs izpildīt, lai viņam arī paliek 1, ja. Bet, nu, lai bullets ir 5, lai viņam iemetot lapsēnam pa galvu, viņš tur baigi aizlido prom. Tātad masa, lineāra drag mums ir 0, angular drag, lai arī paliek, gravity ir 1, ja, collision detection uzliksim continuous, ja. Tas ir, šo te continuous mode mēs liekam parasti tad, ja tas ir kaut kādiem priekšmetiem, tieši lodēm, visādiem priekšmetiem, kuri ir ļoti kustīgi, var sasniegt diezgan lielus ātrumus, ja, tāpēc labāk viņiem ir uzlikt šo te kolīzijas detektēšanu nepārtrauktu, ja ir tā diskrētā, tad viņš var, pieņemsim, izskriet cauri kaut kādai sienai vai vēl kaut ko. Nu, sleeping mode, labi, tas šajā gadījumā nav būtiski, bet pieņemsim playerim, ja, mums droši vien šobrīd arī ir šis te startā veik, te vispareizākais būtu uzlikt never sleep, ja, lai viņš arī tad, kad neizmanto taustiņus, ja, tad lai viņš nav, ja, tā kā. Tātad, kas mums te vēl tur interpolēt, mēs neaizniekam. Šajā gadījumā freeze rotate mēs atstājam Z, lai rotē pa Z asi, tas ir, lai viņš nokrītot, viņš
vēl parotē. Bet tas, kas mums vēl būtu nepieciešams, mums arī būtu nepieciešams kolaideris. Ja kolaideri mēs varam līdz gan šinī, gan arī pašam akmenim. Ja? Un šeit kas ir interesanti, ja? Tātad, principā, parasti kolaideri, nu, arī šajos gadījumos liek, nu, šeit pieņemsim vislabākais būtu kaut kāds circle kolaideris, ja? Tātad elementārs circle kolaideris, bet ir teorētiski, nu, ja jūs gribat, lai ir tā fizika tāda ļoti, nu, pēdiņās realistiski, ja, tad šeit var uzlikt šo te fizikas 2D, un kas ir, es tā ierakstīšu 2D collider, ja, tā tad, un šeit mums ir tāds, kur ir, tātad box, composite, custom, edge, polygon. Polygon? Jā, Polygon collider, redziet, ja viņš ieliek mums to kollaideri, nu, tādu, teiksim, pietuvinātu mūsu objektam, ja. Mēs, ja gribam, varam šo kollaideri bišķi pat pamodificēt, ja, teiksim, uztaisīt vēl precīzāk, pieņemsim šādi, lai, pieņemsim, uztaisīt viņu tā kā pavisam precīzi, ja. Atkal es šo vairāk vai mazāk rādu, ka tas vienkārši ir iespējams, nevis tas, ka mums tas ļoti būtu nepieciešams šim te akmenim. Bet, nu, šobrīd es tātad pieliku, lai viņš mums tātad arī ir šīs te kolaideris tāds kāds viņš ir, ja, tad būs interesantāka kolīzijas noteikšana. Nu, principā, tur nekas mums tā baigi nemainās, bet nu, kaut kas notiks. Ja mēs paskatāmies, ieslēdzam iekšā, ja, tad paskatīsimies, kas te mums notiek. Nu jā, mēs redzam, ja, ka tas akmens, nu, tā kā gandrīz tur grib ripot, ja. Vēl intereses pēc mēs varam uztaisīt to fizikas materiālu, ko mēs iepriekš jau taisījām, ja, sand player, ja, tātad uztaisīsim fizikas materiālu, tātad 2D, fizikas materiālu, kas saucās rock, ja, tātad tas mums ir akmens, kuru piešķirsim šim te poligonu kollaiderim. Tātad te ir materiāls, ja, un attiecīgi šeit rock frictions, lai paliek, nu, bišķi mazāk 0,2, un es uztaisīšu ļoti minimāli 0,05 kaut kādu šo te bouncines, ja, tātad, lai viņš bišķi palēkā, ja. Nu, tad pastīsimies, kā tas ietekmē mūsu akmens nokrišanu. Varbūt bišķi lielāku bouncines jāuzliek. Atstāsim to 0,1. Atstāsim to 0,1. Jā, nu tagad ja redzams, ka viņš nokrīt attiecīgi, ja mēs pieņemsim, uztaisam lielāku. Kaut kā tā. Bet, nu, labi. Varbūt to bouncines vēl bišķi lielāk, tomēr uzlikšu 0,2. Ja? Šitā. Nu, tā jau būs labāk. Ok, super. Joprojām nodarbojos ar muļķībām. Jā, tā kā spēļu izstrāde vispār ir nodarboties ar muļķībām visu laiku, nepārtraukti, ja nu vienīgi jūs nestrādājat kaut kādā ļoti nopietnā kompānijā, kur jums prasa tur ļoti īsā laikā kaut kādas izstrādes, bet kopumā spēļu izstrāde ir diezgan tāda, kur visu laiku spēlējās ar kaut kādām idejām, meklē kaut kādas jaunas foršas risinājumus, ja, un tā tālāk. Tā, ok, mums paliek tātad bullet šīs te noslēpts, ja, tātad, un tagad taisīsim mūsu enemy fly šo te skriptu. Protams, mums ir nepieciešams šīs te script mašīna, ja, tātad script mašīna. Jā, uztaisīsim jaunu skriptu, kas mums ir, kur mums ir skripti, šeit mums ir skripti, tātad nosaukšu to par fly vienkārši, mums linkums tik gari rakstīt enemy fly, nosaukšu vienkārši par fly. Jā, tātad, jo šim te nosaukumam tāpatās tā ir vairāk informatīva nozīme, nekāda liela nozīme nav vajadzīga. Tātad,
Enemy fly. Nu, varam vaļā grafu. Uh, Šobrīd izdzēsīs šīs divas lietas, ja, tas, kas mums ir nepieciešams. Tātad, pirmkārt, sāksim ar pašu buletu. Ja, tātad, pie objekta mainīgajiem nodefinējam jaunu mainīgo, ko nosaucam par bulet. Tātad, protams, ka tas mums ir game objects. Attiecīgi, šobrīd varam piešķirt, ja es atradīšu irmentātu. Bullet, kur ir mans bullet, ja, tā kā es pārsaucu objektu, tad es viņu arī nosaucu. Ja jūs nevarat atrast, ja, tad vienkārši aizvarot šeit ciet, mums parādās šeit mainīgais bullet, ja, viņā mēs varam vienkārši ievilkt šo te bulletu, ja, tādā veidā arī varam nodefinēt, ja. Nu, kas tad mums ir nepieciešams? Mums tagad ir nepieciešams sekojošas lietas. Mums vajadzētu atrast, cik tālu atrodas mūsu playeris, nu tā, lai viņš nevis laiku mētā lodes, bet kaut kādā diezgan lielā radiusā, protams, ko mēs nodefinēsim arī kā mainīgo. Tātad tas būs attack radius. Ja? Tas, protams, mums ir floats. Ja. Šajā gadījumā tas varētu būt diezgan liels, 7. Un, protams, uzreiz uztaisam mūsu jau iepriekš izmantoto on-draw gizmos. Ja. Tas ir atkal tikai, lai būtu ērtāk strādāt. Es ļoti silti iesaku vienmēr izmantot šos te gizmosus, jo ticiet man, pēc kaut kādiem tur 5-6 objektiem jums būs ļoti grūti saprast, ko katrs objekts tur dara. Ja? Tātad šajā gadījumā atkal gizmos sfēre. Tātad gizmos wired sfēre. Jā, kurā mēs ņemam šo tātad centru, tātad add node transform position. Viss jau ir pēc veciem iestatījumiem, un attiecīgi attack radius mums ir šeit kā radius. Jā. Nu, lūk, tātad mēs šeit redzam, ja, tātad, cik tālu ērglis var tad arī noteikt šo te radiusu. Jā. Tātad, nu, kaut kur tā. Nu, šeit būs gan problēmas, jā, tātad viņš tur metīs, nu, bet kāda tur starpība? Starp citu, jā, šī te ērgļa ideja, ko es parasti arī mācu, un konkrēti nospērta no, ir tāda spēle Raft. Tāds ļoti viegls survivals, ja, un tur arī ir kaut kāds šitāds te putns, kas met virsū akmeņus. Un tur arī tieši tā, ka ja tu paej zem kaut kāda šķēršļa apakšā, tad tas akmens nekrīt tev virsū, kas ir vienkārši ļoti labi, ka tu vari noslēpties no šī te ērgļa atakiem. Tā, ok. Tātad nākamais solis, kas mums būtu jāizdara, ir tagad jāpārbauda, cik tālu vai mūsu players ir tā kā šī attack range'ā. Iespējams, varbūt vispār to attack range vajag palielināt, ja, varbūt 8, lai ir 8, ja, tātad lielāks, ja, tātad šīs te attack range. Bet, nu, ok, tas ir tāpatās game dizainisks risinājums, ja, kurš nav ļoti būtisks. Tā, tagad mums nepieciešams noteikt distance. Tātad tepatās izmantojam šo te distance, in vektor 2, tā kā tā mums ir nepieciešams, un šo te distance mēs nosakam starp A un B, kas ir transform get position. Transform get position, tā ir paša ērgļa pozīcija, un attiecīgi mums šo te pašu get position jāņem kā otra pozīcija, bet nu jau playera pozīcija. Tātad te mums atkal viss vienkārši pēc atstrādātas mehānikas ņemam apmainīgo, izvelkam playeri, un nomainam šo te. Jā, protams, šeit ir tā kļūda, jo mums players ir šeit 0. Tā, tagad mums ir jāpārbauda, vai šī te distance ir mazāka pār attack radius. Add node less, ņemam less or equal. Jā.
šeit savienojam, tā ir A, un savukārt B vērtību paņemam šo te attack radius, ja, kuru mēs savienojam. Attiecīgi, protams, ka mums šobrīd vajadzīgs if starp mums vajag viņu kaut kur izpildīt, ja. Tātad šeit izpildam, nu, un kad mēs viņu izpildīsim, es domāju, ka mēs izpildīsim update funkcijā, tātad update, ja, on update. Es viņu izdzēsu ārā, tagad atgriez atpakaļ. Lūk šādi, ja. Tātad on update funkcijā mēs viņu arī attiecīgi izpildīsim. Tātad, ja ir true, tādā gadījumā iztaisīsim add node, izpildīsim custom event, ja, tātad custom event, nosauksim to par attack. Ja, tātad stop. Nevis custom, mums vajag trigger custom event, nepareizi tātad trigger custom event. Lūk šādi, ja, tātad izpildam attack. Un falsa gadījumā patiesībā mums vajadzētu izpildīt to pašu patrolu funkciju, bet šajā gadījumā tātad šeit noduplicēju šo te custom triggeru, nosauc to par patrolu, ja, tātad attiecīgi šis te patrolu izpildās gan pie, mēs izpildām attack, respektīvi ērglis turpina lidot, viņš neapstājās, viņš izmet akmeni un turpina lidot. Jā, tur vajadzēs bišķi pamainīt. Un falsa gadījumā arī mēs izpildam šo te patrolu elementu. Ja. Patrolu elements ir ļoti līdzīgs, kā mēs to veicām iepriekš. Tātad šeit vispareizākais jau būtu sadalīt. Nē, labi, mēs šobrīd izpildīsim tikai ataku. Man starp citu nemaz tik daudz laika nav, izrādās, tagad jau ir 11:30, tā kā tā. Okay. Tātad izveidosim attack funkciju. Starp citu, ja mēs veidojam patrolu, tādā gadījumā šī struktūra būs nepareiza. Tas enemy fly, mēs nedrīkstam viņu, šo bulletu mēs nedrīkstam likt zem enemy fly. Mums viņš jāliek ir zem vienkārši atsevišķi, ja? Tāpēc, ka ja viņš būs zem enemy fly, ja? Saprotiet, kas notiks. Tā, kad bullet tiek izmesta, bet enemy pārvietosies, ja? Tas bullet pārvietosies kopā un respektīvi viņš tā kā metienā, viņš vienalga slīdēs uz vienu vai uz otru pusi. Protams, ja tas ērglis būtu statisks, tad tādā veidā var, bet principā, bulletam ir jābūt izvilktam ārpus enemy fly objekta, ja, tātad viņam ir jābūt atsevišķi, ja. Okay, tātad attack events, ja, tātad šeit ir custom events, ja, nosaukums, protams, ir attack. Tātad, kas te mums ir jāizdara? Tātad, pirmkārt, mums ir jāpārbauda atkal kaut kāds laiks, kurā viņš drīkst vai nedrīkst izmest šo te akmeni. Ja? Tāpēc izveidosim atkal grafu mainīgo, kuru nosauksim attack time. Ja? Tātad tas ir floats. Tas attack times, ja, atkal var būt, pieņemsim tur 2 sekundes. Ja. Šajā gadījumā labāk ir lielāks, ja, tāpēc, ka tas akmens tur krīt, ja, es domāju, šīs 2 sekundes arī būs vēl par maz. Bet, labi, redzēsim, kā tas izpildīsies dzīvē, ja. Tātad, principā, mums ir jāuztais līdzīga sekvence, kā mēs to darījām pie paša enemy. Tāpēc šeit mēs izveidosim node
Pārbaudam tātad, tas ir greater, ja, tātad greater, ja, tātad pārbaudam šo te attack time, ja, tātad greater par 0, ja tātad, ja šis te attack times ir lielāks par 0, tātad nepieciešams ifs, if, tā, ja šis te ir lielāks par 0, tātad attack time, tādā gadījumā mums ir šis te attack time jāsamazina pār time delta time, ja? Tātad tieši tāpatās, kā mēs to darījām iepriekš, ja? Tātad ņemam node attack time, tālāk mums ir node time delta time, un attiecīgi šeit ir subtrakt, in skalār, protams, ja, subtrakt skalār, attiecīgi šis ar šo, un mums ir jāieraksta rezultāts jaunajā šajā, tāpēc ņemam ar altu, izvelkam ārā, set, ja, attiecīgi šī te vērtība ierakstās šeit, ja, un tātad šis izpildās true gadījumā. Ja, tātad, ja šī te vērtība ir lielāka par 0, tādā gadījumā mēs viņu samazinām, un patiesībā vairāk neko citu nedaram. Vienkārši gaidām tur un lidinamies gaisā. Savukārt, ja attack times ir tagad jau mazāks vai vienāds par 0, mēs izpildam tieši pašu ataku. Tātad bullets mums ir nepieciešams šo te lodi nolikt kaut kādā pozīcijā, nu, kaut kādā pozīcijā. Tam gan es iesaku iztaisīt zem enemy fly kaut kādu jaunu transformu objektu. Varētu to likt, nu, tā kā pa nulēm, ja, tādā gadījumā šeit, ja mēs pieņemsim, paņemam, ja, tad viņš būtu šeit. Nu, kas tā, nav pārāk smuki, ja, gribētos, lai viņš no nagiem mestu, ja, tāpēc mēs zem enemy fly uztaisīsim empty game objektu, kuru nosauksim par bullet position, ja, tātad bullet position, un attiecīgi viņu nolikšu kaut kur šeit, ja, tātad šeit zem nagiem, un tad tagad man vajadzēs attiecīgi šo te bullet nopozicionēt šeit, ja, tāpēc mēs šeit pirmkārt vajag objektu mainīgo uztaisīt bullet position, ja, attiecīgi, protams, ka tas mums ir game objects. Šeit es viņu ievelku šeit iekšā, ja, nu, vai arī ar meklēšanu to bullet position izvēlos, ja, tātad tās pašas metodas, kas mums ir. Un attiecīgi tagad es bulletam, ja, tātad piešķiru šo te pozīciju, ja, tātad transform set position, ja, tātad transform set position, ja, bet tas man ir jādara bulletam, ja, kā jau es teicu, ja, tātad zis man ir šis. Attiecīgi šis te izpildās, protams, šajā te falsa gadījumā, šis ir zis, un šo te pozīciju. Un šeit man vajag paņemt šī te bullet position, bulleta pozīciju, ja, tāpēc šeit atkal transform get position, un vēl kārā šo te bullet position, ja, tātad šeit ir zis, un šo te pozīciju ierakstu šajā te bulleta set positionā, ja, tātad sākumā es uztaisu. Nākamais solis ir, tā kā sākumā mums bullets ir neredzams, ja, mums vajadzētu, nu, viņš ir nohaidots, mums tagad jāpadara bullet ir par redzamu, ja, tātad šeit add node, attiecīgi padaram šo te bulletu redzamu, kā tas ir, set active, ja, set active, game object set active, ja, tad šeit mēs tātad turpinam šo te valoju, mums ir jāieliek ķeksītis, tātad tas mums ir redzams, ja, tātad un tagad tā lode būs redzama. Vēl viena lieta, kas mums ir jāizdara, ir tagad jāuzliek šīs te attack time, ja, tātad principā šeit mēs varam noduplicēt šo te set variable attack time, Ctrl D,
attiecīgi set attack time, un attiecīgi mums šeit vajag viņu piešķirt kā float literal, float literal, un attiecīgi kaut kādu laiku. Ziniet, es šeit tomēr izdarīšu pareizi, tā ķipa pareizi, un uztaisīšu mainīgo tātad white attack, ja? Nu, lai man nevajadzētu katru reizi mainīt kaut kādu šo te mainīgo white attack, pieņemsim, ir 2 sekundes, ja? Līdz ar to šeit mans attack time ir 0, ja? Tātad, lai viņš tāds tā kā ir. Un attiecīgi šeit tādā gadījumā man ir nevis float literal, bet šeit es piešķiršu šo te white attack. Lūk šādi, ja? Tātad tagad es vienkārši mainot šo te mainīgo, man mainīsies arī visu laiku šī te vērtība, un man nevajadzēs par to satraukties. Tā, kas mums vēl ir vajadzīgs? Tātad vēl ir vajadzīgs. Viena lieta, ko es gribētu tomēr iztaisīt, ir noresetot buleta vērtības. Lieta tāda, ka tad, kad mēs izmetam buletu, ja, tātad viņam fizika piešķir visādas ātrumu, pātrinājumu, rotācijas ātrumu un tā tālāk. Ja. Mums vajadzētu pirms uzbrukuma vienkārši nonulēt visas šīs te vērtības. Nu, principā te ir 2 lietas. Mums vajadzēs vēl nohaidot šo te buletu. Ja. To var darīt arī, principā, nu, tātad haidošanas brīdī, bet drošībai es to praktiski iesaku pirms uzbrukuma. Tāpēc šeit mēs izmantojam tādas lietas kā rigid body 2D velocity, ja, tātad set velocity, ja, te mēs savienojam, ja, un šeit mēs ņemam šo te buleta, ja, tātad, jo mēs lodē mainām šo te zis, ja. Šeit atstājam pa nulēm, šeit mums neko nevajag to velocity, ja, tātad šeit ir. Un tieši tādā pašā veidā mums vēl vajag angular velocity, ja, tātad rigid 2D angular. Ja, tātad set angular velocity, ja, tātad set angular velocity. Jā, tātad šeit mēs savienojam, šeit mēs arī savienojam ar buletu, ja, un šeit mums arī ir 0, nevis kaut kāda vērtība, ja, tātad mēs noresetojam visu fiziku, ja nu kaut kādā veidā tā fizika ir tur palikusi. Nu, un attiecīgi mums buletam vajadzētu krist lejā, ja, tātad ok. Tātad, jā, nu, lietiņas, ko tātad šeit mēs uztaisīsim grupu, tātad šī grupa ir attack. Attack šī grupa. Tā, šī grupa ir gizmos. Attiecīgi šeit, un šī grupa ir behavior, ja, tātad uzvedība viņa. Nu, tā uzvedība ir atkarībā no tā, tātad patrol ir tas, kas mums ir vēl jāuzraksta, tātad šeit mēs uzrakstam custom event patrol, šobrīd atstāšu tukšu patrol, ja, tātad, un tūlītās pēc pārbaudas arī pārbaudīsim, ja? Tātad tagad arī attiecīgi pārbaudu, ja? Paņemšu pašu ērgli, pārvietošu kaut kur šeit, pieņemsim, ja? Tātad, un attiecīgi pamēģināšu palaist, ja? Šobrīd tas ērglis tur, protams, plivināsies uz vietas. Jā, nu mēs redzam, ja, ka tas ērglis tur plivinās, ja. Attiecīgi tagad skatīsimies, vai ieejot attack zonā, mums ērglis izmetīs bumbu. Neizmet, vai nav maita? Tad jautājums, kāpēc?
Attak. Kaut ko es šeit ar ap... Ā, es nepareizi set aktīvu vajag bulletam. Jā, tā tad šeit ir problēma. Šeit ir bulletam set aktīvu. Protams, ka mēs bulletu padarām redzamu. Tā, tagad skatāmies. Nu, redzam, jā, akmens tātad tiek nomests. Nu, un, jā, attiecīgi, viņš tur nokrīt. Bet tā problēma ir tāda, ka, mēs pieņemsim, nostāsimies šeit, ja, tātad, un aizējam uz šejieni, ja. Tātad tā problēma ir tāda, ka viņš vienkārši met zemē, ja. Nu, principā tas nozīmē to, ka playerim tur izvairīties no viņa ir nekādas problēmas. Mums vajadzētu izdarīt tā, lai principā to akmeni viņš met playera virzienā. Ja? Nu, tā tad, lai viņš met uz playeri, nevis vienkārši nomet viņu zemē. No nomet zemē arī ir diezgan interesanti, bet tomēr mums vajadzētu piešķirt šo te viņam virzienu. Ja? Tāpēc šeit šī vietā, tur, kur mums ir, mēs uzsetapojām šīs te pa nulēm, tagad mums vajadzētu izveidot šo te pielikt šo te spēku, ja, tāpēc izmantosim tātad rigid body 2D add force. Izmantosim šo te add force ar modi, ja. Tātad šeit mēs, protams, savienosim, ja. Tātad zis noteikti neaizmirstam, ka tas ir atkal bullet. Ja, tātad, un attiecīgi šeit mums vajadzēs noteikti šo te vektoru, kādā virzienā mums vajadzētu mest. Mums tātad vajag mest uz playeri. Ja? Un to var izdarīt, šo te virzienu var noteikt, ja? Tātad atņemot playera pozīcijas, tātad mums ir playera pozīcijas, atņemot no mūsu ērgļa pozīcijām. Ja? Tātad, vai pareizāk sakot, pat nevis no ērgļa pozīcijām, bet no šī te bullet position. Ja? Tātad, pirmkārt, mēs tātad paņemsim transform get position, ja? kas ir playerim, tātad ņemam no application, atkal kārtējā reizi, ja? Šo te application. Ja, tālāk šis te pats nodublicē un get position, bet jau bullet position, ja, tas būs vienkārši precīzāk, ja. Un tagad ir smagākais, tagad vajag atņemt, ja, un šeit ir tā lieta, ka es vienmēr kļūdos, es nekad nenosaku, kuru no kā ir jāatņem. Ja saskaitīšanas gadījumā summa nemainās, tad atņemšanas gadījumā tas ir svarīgi, kas no kā ir jāatņem, ja. Nu, tātad vispirms uzrakstīsim subtract. In vektor 2, tāpēc, ka mums tikai vektor 2 vajadzīgs, ja, šobrīd es atņemšu šo no šo, ja, mēs šeit iegūsim šo te vektoru, bet ir tā, ka te mums vajadzētu izmantot nevis vienkārši atņemšanu mums vajag izmantot, ja, bet lieta tāda, ka ja mēs izmantosim, kaut gan varam pamēģināt vienkārši iebāzt iekšā šo te kā force, varbūt, un šo te mēs vienkārši nevis force, bet šo izmainām uz impulsu. Tas, ko es iesāku stāstīt, ir tā, ka principā šādā veidā, ja mēs atņemam vienkārši vienu vērtību no otras, ja mēs iegūsim kaut kādu magnitūdu, kas ir visdažādākais skaitlis, tā var būt 1, 2, 5, 10, ja, un tā tālāk. Ja. Tīri teorētiski, līdz ar to, jo lielāks attālums no šī te playera, jo lielāka ir šī te magnitūda un attiecīgi lielāka šis te force. Ja. Un te ir divas lietas. Ja mēs gribam šo te force, lai viņš ir pastāvīgs, mums vajadzētu šeit izmantot šī te
vektora, kas ir atņemšana, viņam vajadzētu izmantot šo te normalize funkciju un attiecīgi šo te normalize pareizināt ar spēku, kādu pielietot šim te akmenim. Bet pamēģināsim paskatīties, kā tas izskatās, ja mēs nereizinam. Jā, tā tad attiecīgi šeit playeri es pabīdīšu šeit. Tā, un skatīsimies, kā tagad sanāk. Pirmkārt, man jāpārbauda, vai es pareizi atņemu. Es visdrīzākais otrādi izdarīju, nu tā es parasti izdaru. Kaut gan viņš iet, jā. Vienīgais tas, kas ir, šis te spēks ir par mazu. Viņš tā kā iet tajā virzienā, jā, viņš paklupa pret akmeni. Jā, mēs redzam, jā, ka viņš met tajā virzienā, ja, kur ir playeris. Bet tas spēks ir bišķiņ par mazumu. Ja, tāpēc principā mums vajadzētu šo spēku pareizināt ar kaut kādu vērtību. Ja, tātad enemy fly. Šeit mums vajadzēs pareizināt. Ja, tāpēc uztaisīsim vispirms mainīgo. Attack force. Kas mums būs floats, protams, ja. Ieliksim šobrīd kaut kādu, es nezinu, 5, tā, lai varētu te. Un šeit es tomēr paņemšu šo te normalize par to, ko es tik ļoti daudz te vāvuļoju, ja, tātad vektor 2, un te kaut kur ir jābūt ir get normalized, ja, tātad get normalized. Ja, ko nozīmē šis te get normalized, ja? Tas nozīmē to, ka mēs šeit iegūstam vektoru, kas ir no 0 līdz 1, ja, tātad šeit mēs atņemot, mēs varam iegūt vektoru tur no 0 līdz bezgalībai, tad šajā gadījumā mēs iegūstam no 0 līdz 1, bet pareizinot attiecīgi x un y komponentes, ja, lai mums šis te būtu. Un tagad mums šis te vektors ir jāsareizina multiply, ja, tātad multiply, šajā gadījumā generic, tāpēc, ka mēs reizināsim dažādas vērtības, šis te ar šo te, šis te ar šo te, un attiecīgi šeit mēs ņemam attack force ar šo te sareizinām. Lūk, šādā veidā. Tātad šo te normalized vektoru sareizinām ar attack force un piešķiram viņu attiecīgi šeit šim te body. Paskatīsimies, vai tas būs pietiekami, vai vajadzēs lielāku, varbūt mazāku, nezinu. Un attiecīgi skatāmies, kas notiek. Izskatās, ka vajag lielāku. Tātad, ja es šo te attack force uzlieku 20, jau labāk, ja? Tātad jau labāk, jau precīzāk, jau iet. Uztaisīsim kaut kādu 40, varbūt vēl lielāk, ja? Jā, tagad jau viņš iet, tagad jau viņš iet attiecīgi, mēs esam ārpusē, mums tāda sita ar to tur, un jā, viņš met. Bet iespējams ir tā, ka mēs redzam, ja, ka patiesībā, tā tīri teorētiski, cilvēcīgi skatoties, viņš praktiski nekad netrāpīs, ja, jo tas akmens, pat ja mēs palielināsim spēku, viņu 60 uzliekam, ja, mēs redzam, ja, ka viņš, tā pa lielam, tā. Lāc, ej prom. Tātad, jā, ja mēs esam tieši zem viņa, varbūt arī trāpa, ja. Bet, ja mēs esam bišķi nost, tad, tā tīri teorētiski. Jā, tur nav. Tas, ko mums vajadzētu izdarīt, ja, mums vajadzētu bišķi piedzīt šeit mākslinieciski, mākslīgi mums vajadzētu piedzīt šo te vērtību. Iespējams, respektīvi tas, kas mums būtu jāizdara, mums x vērtību vajadzētu bišķiņ lielāku. Tas ir, respektīvi, lai pa x-u viņš veic tā kā lielāku metienu. Vai arī otrs variants ir, mēs vienkārši paņemam tikai x vērtību. Tas, starp citu, arī ir variants, jā. Tātad mēs paņemsim tā.
Tātad šo te multiply pagaidām atstājam, ja, bet šo te no normalizēt mēs paņemsim tikai getx, tātad vektor 2, getx, un saformēsim jaunu vektoru. Ja, tātad šeit add node create vektor 2, kas ir x un y. Attiecīgi, protams, ka šeit mēs šo te liekam kā force. Tātad šeit y mēs atstājam kā 0, lai viņš nemetās. Ja? Savukārt šo mēs sareizinām ar šo, un šo mēs ieliekam kā x vērtību. Ja? Tas ir, respektīvi, mēs iztaisam pātrinājumu tikai pa x asi. Nu, respektīvi, tikai pa x asi. Varbūt tas nav pareizi, varbūt šeit vajag ielikt kaut kādu 0,5. Lai katram gadījumam ir kaut kāda, varbūt pat visus vienus ieliksim, nu, šobrīd tā, paeksperimentēsim, ja, un paskatīsimies, kas tagad notiek, ja. Tātad, šobrīd, attack force man droši vien būs par mazu, bet, nu, labi, paskatīsimies, ja, tātad. Nu jā, attack force man noteikti vajag lielāku, es iepriekš, jā, nu, 20, 50. Jā, 50 jau ir izskatās pa daudz. Jā, 50 jau pa daudz. Tātad 40 arī gandrīz pa daudz. Un 30. Nu, 30 jau tieši pa galvu, ja. Nu, un tas ir tas, ko es arī teicu pār akmens masu. Tā kā akmens masa mums ir 10, ja, tātad akmens masa mums ir, 5, ja, bet mūsu lapsēna masa ir 1, ja, tad attiecīgi mums akmens ietekmē mūsu fiziku, ja mēs redzam, ka viņš bez mazo iekrīt zemē, ja, un tātad šeit attiecīgi viņš dabūna pa galvu, ja. Nu, lūk, tādā veidā, jā, tātad mēs šo te metienu esam uztaisījuši. Vēl te tas lācis, aļo. Man te viss kopā. Nu, un mēs varam noslēpties, protams, no ērgļa zem šitā ērgli pabīdīsim, pieņemsim šeit. Es body pabīdīju, arī, tāpēc, jā, šeit ir uzmanīgi tātad enemy fly, jā, lūk, šeit mums tas ir akmens, ja. Lūk, tā tad ir šādā veidā. Viena lieta, ko man gribētos iztaisīt, ja, ir, mēs redzējām, ja tas akmens, pieņemsim, tiek izmests, pieņemsim, es paņemšu šo te enemy fly, šeit nolikšu, ja. Tātad, ja akmens tiek izmests, ja, un attiecīgi es neesmu zonā, ja, redziet, tas akmens man šeit mūžīgi paliek, ja. Protams, tas enemy fly tur lido, bet tas akmens šeit mums ir, ja. Tātad, respektīvi, es gribētu šo te akmeni vienkārši pēc kaut kāda laiciņa, nu, tā kā aizvākt, nu, lai viņš man nav šeit, ja. Tāpēc šeit mūsu tajā enemy fly edit graph izdarīsim tā, kad šeit uztaisīsim beigās, ja, tātad jaunu eventu, tātad trigger custom event, ja, kuru izpildīsim, attiecīgi nosaukšu to par hide stone. Ja, hide stone. Tā. Jā, un attiecīgi tagad es uzrakstīšu šeit to pašu custom event, ja, kur nosaucu par hide stone,
Bet šo te eventu man ir jāuztaisa kā karatīna. Mēs jau to vienreiz esam darījuši, ja? Jo es gribu, lai tā izpildās pēc kaut kāda laika. Ja? Tātad nospiežot šeit uz custom eventu un nospiežot šeit uz šo te ķeksīti karatīna, mēs to pārvēršam par laika funkciju. Ja? Tātad, un šeit mēs vienkārši izpildām nodi. Pirmkārt, mēs izpildām gaidīšanu, tātad mēs gaidām kaut kādu laiku. Wait. Tātad wait for seconds. Ja? Tātad wait for seconds. Tātad mēs gaidām kaut kādu laiku. Tas laiks, ko mēs gaidām, ja, ir visdrīzākais ir šīs te vai attack, es attack force uzreiz šeit ielieku 30, ja, lai man ir. Tātad šeit man bija white attack, ja. Tīri teorētiski tas man ir šis te laiks, cik ilgi man ir jāgaida. Šīs te sekundes, ja. Bet patiesībā man gribētos viņu nedaudz samazināt, tikai tā iemesla pēc, ja mēs viņu uzliekam precīzi tādu pašu, tad var notikt tā saucamais race condition, kad šīs te bullets, ja, var šeit tikt paslēpts, ja, bet tai pašā laikā tikt izpildīts jau šī te sekvence un attiecīgi respektīvi, tur notiks tā, ka tas bullets tiks paslēpts un šī sekvence tā kā izpildās, bet patiesībā viņi neizpildās. Ja? Tāpēc šeit to vai tātak mēs paņemsim, uztaisīsim trakt, ja, skalāru modē, šeit šo te vai attack atņemšu kaut kādu nelielu vērtību, pieņemsim 0,1, ja, tātad viņa būs vienkārši bišķi īsāka par to ciklu. Ja, tāpēc šeit delay. Un tagad attiecīgi set active, ja, tātad set active, game object set active, un šeit vienkārši savienoju, un, protams, ka šeit man ir vajadzīgs vilkt ārā pats bullet, lai nohaidotu tieši bulletu. Valoju šeit nevajag ķeksīti, tātad šeit šī funkcija, tātad man ir hide bullet, ja. Tā. Lūk tā, tātad es ceru, ka jūs sapratāt, ja to ideju, tātad, lai te nebūtu šīs te, jo šeit arī 2 sekundes gaida, un tad tur nevar saprast, ja kurš tad tur izpildīsies nedaudz ātrāk, ja. It sevišķi, ja tur kaut kāds notiek šīs te kolīzija vai vēl kaut kas, ja, tātad ērgli nolikšu šeit, ja. Jā. Tātad šobrīd viņš tā kā met, ja es tagad aizmukšu, ok, jā, mēs redzam, ja, ka tagad akmens pazūd, ja, visi kārtībā, ja, tātad pēc tām 2 sekundēm bez astītes, ja, tātad akmens arī pazūd, ja. Respektīvi, protams, ka jūsu spēli var darīt dažādi, ja, tas nenozīmē to, ka jums vienmēr bulleti jāslēp, ja. Visbiežāk, protams, ja jums ir ļoti daudz, pieņemsim tur kaut kāds bultes vai vēl kaut kas līdzīgs, tur šautriņas vai vēl kaut kas, kuras ir lielā skaitā, tās viennozīmīgi ir jāslēpj, jo citādi jums tur būs pilns ekrāns un sāks bremzēties un vēl viss kaut kas. Savukārt, ja jums ir tur tā kā 1 lode, ja, vai 2, 3, ja, un jūs gribat uztaisīt, nezinu, vienkārši, ka viņš met un tur sataisa veselu kalnu ar kaut kādiem akmeņiem, tad, protams, nav nekādas vajadzības pēc slēpšanas, ja, tā kā tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu pašu vajadzībām. Ja? Tātad, bet šodien tātad beigšu arī rakstīt.